Jauniešu risks gūt savainojumu darba vietā ir stipri augstāks nekā pieredzējušu darbinieku vidū. Katru gadu šajā vecuma grupā, pildot darba pienākumus, tiek nopietni savainoti liels skaits jaunu cilvēku. Aiz vienkāršas statistikas slēpjas skaudri stāsti par jauniešiem, kam ar nelaimes gadījumu sekām un sagandētu veselību ir jādzīvo visu atlikušo mūžu, vai kuri mirst, kad tiem vēl visa dzīve būtu priekšā. Labi, ka tev visu dienu iekrīt vidusskolas priekšmeti, ir tā negribas, bet tikai profesija. Tu pat ar prieku atnāc, izdari to, ko tev liek, iemācies kaut ko jaunu, ko tev vidusskola nemāca. Un pašam ir prieks par to, ko tu esi izdarījis. Jaunieši ar lielu sparu un entuziasmu raujas baudīt pieauguša cilvēka dzīvi. Prieks par pirmo patstāvīgi nopelnīto naudiņu, rūpes un atbildība par uzticētajiem darba pienākumiem, brīvība pašam izlemt, kā pavadīt savu laiku, gan brīvo laiku, gan darba laiku. Mēs mācāmies 3,5 gadus. Pusgads mums ir prakse, kur mēs strādājam, kur mēs visu teoriju, ko mēs iemācāmies skolā, izliekam praktiski. Tas jau ir pats darba sākums. Mums jau ir kaut kāda pieredze. Mēs varam savā CV ierakstīt, mēs tur esam strādājuši, jau mums ir pieredze un mēs neesam ar pliku roku ņemami. Kad es sāku strādāt, cik 15, 16 gadi, tās ļaļā galvā tikai. Kad tu strādā kolektīvā, visi cilvēki, viņi jau nosvērti pieauguši ar savām problēmām, ar bērniem, ar ģimenēm un ar visu. Pirmo naudas nopelnīju spēlējot basģitāru pasākumā. Tas bija 5 lati, un es biju ļoti laimīga. Ļoti patīkami ir sajūta, ka tev ir pašam sava nauda, ar kuru tu vari darīt pilnīgi, ko tu gribi. Un ka tev nav nevienam nekas jāprasa, ka tu esi pats noteicējis tam, vai tu savu algu notērē tajā pašā dienā, kad saņem un pēc tam mirsti badā, vai arī tomēr bišķi viņu sadali to naudu, un tad, tā. Respektīvi, tas ir baigi forši. Reizi mēnesī kāds pazana vai biežāk pat, dators sapīst, aiziet, salabot paralēlām mācībām, var teikt, pilnīgi netraucē. Un vēl pašam pieredze, kā risināt problēmas citur. Un papildus prakses mācībām, ja mācībās bieži vien to daudz ko mēs nevaram paņemt, bet aiziet pie klienta un tur ir tā problēma, tu viņu atcini, tu pats jūties spēcīgāks. Pirmā darba vieta, var teikt, es neoficiāli strādāju, bet pirmā darba vieta, kur stāv lielāku naudas un nopelnīju, kā tur kaut kādi 10 vai 5 lati. Strādāju uz kalnu un palīdzēju cilvēkiem, kas tur nevar aizsniegt pie pacēlāja tos kokus, ar ko brauc kalnā augšā, un kas tur nevar tik līdz tam pacēlājam maziem bērniem, kas tur kūņojās krīt gar zemi. Tas nebija Latvijā, tas bija Īrijā. Braucu ciemos pie savas māsas. Pirms tam zināju, ka man būs jāstrādā, bet neko tieši nezināju. Un tas bija bārā. Strādāju par trauku mazgāju. Biju priecīga par savu pirmo nopelnīto naudiņu, cik man tur bija daudz un tā. Bet tas nebija tas, ko es īsti gribu. Neaizrāva man tas strādāt, man tur patika, tur varēja labi nopelnīt, bet nebija tas, vairāk gribējās kaut ko ar koku darīt. Brīvība un patstāvība nes līdzi arī lielāku atbildības sajūtas nastu gan pašam pret sevi, gan pret līdzcilvēkiem. Prakse pierāda, ka dzīve ir daudz sarežģītāks veidojums nekā skolas iekšējie kārtības noteikumi, darba drošības instrukcija vai pat cilvēcīgās un ētikas normas. Jānis ļoti gribēja strādāt, jo es arī biju tajā brīdī bez darba. Viņš man pazvanīja, jo es tajā brīdī biju dziesmu svētkos ar savu jaunāko bērnu, ka viņš ir dabūjis darbiņu. Viss ir noslēgts, viņš jau ir sācis strādāt, tikai viņam vajag kaut kādu vēl no manis, vai darba grāmatu, kaut kādu atļauju vajadzēja vēl no manis. Viņš ļoti vēlējās nopelnīt savu ritenim, jo tas bija viņa sapnis. Bija ļoti liela ticība tam uzņēmumam, tāpēc, ka strādāja tajā uzņēmumā arī mans vīrs un tāda liela uzticēšanās. Un bija jau iepriekšējās reizes bērni strādājuši. Jau praktiski bija pirmspēdējā diena palikusi, kad bija zvans uz mājām, ka ir noticis ar Jāni nelaimes gadījums. Nelaimes gadījumi pēc statistikas kopumā viņi notiek pamatā ar 2 strādnieku grupām. Vai tādi, kas tikko ir uzsākuši darbu un kam nav nekādas pieredzes, un viņš nejūt to bīstamību daudzreiz. Jeb arī ar tādiem darbiniekiem, kas strādā daudzus gadus
un vairs nejūt to bīstamību. Tad pusauģi tādi, viņiem nav nekādas iepriekšējas darba pieredzes. Viņiem ir pastiprināta interese, un viņš cenšas ieiet un apskatīties tur, kur viņam nav jāiet, un kur viņš sev pakļauj līdz ar to arī briesmām. Tajā palātā, liekas, 6 vai 8 gultas, un visās bija tikai jaunieši. Tas bija, un visiem bija vai nu rokas, vai kājas, Un tad, kad es pajautāju viņiem, kur viņi ir strādājuši, viņi visi strādājuši bija Gateros vai celtniecībā vai tādos, tur, kur viņam nevajadzētu būt. Vai nelielā darba pieredze jau ir likusi jauniešiem aizdomāties, vai arī jau saskarties ar apdraudējumiem, riskiem un citiem negatīviem faktoriem izvēlētajā profesijā? Jaucot datoru, ņemot, viņš ir pie strāvas, un ja tu viņu faktiski neizrāvi, var dabūt spēcīgu triecienu. Tas varētu būt bīstamākais strāvas trieciens. Biju birojā viena pati, un man acu priekšā uzsprāga svečturis. Nevis svečturis iekšā ar to Ziemassvētku rotājums apkārt, tas kā to sauc vainags vai kā. Un tajā mirklī, kad viņš sprāga, man tolaik bija aptuveni kaut kādi 17 gadi, un man nebija ne tās zināšanas par to, kā ir jāuzvedās attiecīgās situācijās. Un es tajā steigā vienīgais, ko varēju paķert, tā bija maza krūzīte, kuras tēju dzēru un kuras sāku dzēst. Un tad līdz ar to es tikai tolaik sāku saprast to, kā ir jāuzvedās, kā ir jārīkojās. Un tā bija laba mācība, jo tā kā nostrādāja arī visā uzņēmumā signalizācijas, man uzreiz arī tā operitāte nebija un tās stress. Viss, kad kopš tās reizes guva ļoti labu mācību. Mums tieši apdraudējumi ir elektriskā strāva un spriegums. Mēs varam saņemt elektrisko spriegumu, veicot nepreizes darbības. Šeit ir tāda zīmīte, kas ir pret elektrostatiku drošs kostīms. Vienvārds sakot, tas ir, lai novadītu elektrostatiku, kas rodas, pieņemsim, tur vai sabrzējoties kaut kam vai kā, lai nesabojātu komponentes, tas ir obligāti. Un vēl ir tāda lieta, kad lodējot, ir obligāti, lai būtu truba, kas uzsūc tvaikus no Kalifornijas un visa, jo tas bojā elpceļus un visu. Un var rasties problēmas. Vēl ir jālieto brilles, pieņemsim, lodalo vai kas lido, lai neielido acīs vai kā. Un vēl ir ļoti liela iespēja lodēt lodām ir apdedzināties. Un ir arī ļoti daudz saņēmis spriegumu no rozetēm, neatvienojot. Tas ir tā, jau no pašas bērnības man ir tā līdu klāt pie visa bāzu pirstas rozetē, un kad lampas nav ieskrūvētas un tādā garā. Ir bijis gadījums, ka pat mātis atceras, tā paliek gaisā. Man ir konkrēti sava darba vieta, kur ietilpst viss gan galds, gan dators, gan apkārt visa tehnika. Ja? Un tad es vienā reizē, kad lasīju tos darba aizsardzības noteikumus tieši par to darba vidi, tad es izgāju caur tiem visiem punktiem tieši pats priekš sevis intereses pēc, kas ir pēc tā likumdošana, kas nav. Un es nekādreiz nevarēju atrast kaut vienu tādu momentu, kur varētu būt, ka kaut kas ir slikti priekš manis, kad man netiek ievērots. Vienīgais tas, ka redzi, man ir ļoti pasliktinājusies, lai tās gaismas ir labas un tā, bet toties man darba devējs apmaksā tās redzes pārbaudas. Un, ja man būs nepieciešamas brilles, par ko es vairs nešaubos, tad arī to darba devējiem pienākums man ir apmaksāt. Veikalā mums kondicionieri visu laiku brūk nost. Un mums sanāk, mums gribot, negribot, ir veikalam jātaisa gan noktavas durvis, gan ieejas durvis vaļā, un līdz ar to ir caurvējš. Mums ir ļoti bieži, kad vasarā karsta diena, bet mums vienkārši sāp visa spranda, sapūsta. Tā ir pilnīgi normāla parādība. Saimniece strādāja virtuvē kopā ar mums, ar pārējiem darbiniekiem. Un, piemēram, tur slapja grīda, tad slīdena grīda. Vajadzēja saslaucīt, protams, tu redzi, ka vari nokrist vai tam līdzīgi. Un arī par to pašu karsto trauku mazgāšanas ierīci. Nekādu starpgadījumu arī kā nebija. Vienreiz gandrīz nokritu uz ēdienu, kas tika izmests uz grīdas. Tas bija kaut kāda zupa. Gandrīz nokritu, un tad saimnieks šausmīgi salamāja vainīgos. Vasarā es kokzāģētu vēl strādāju. Tad notika nelaimes gadījums, tāds māziņš nozāģēja vienu pirkstu. Un tas arī lika man aizdomāties par darba drošību. Tagad, piemēram, kad es skolā kaut ko strādāju vai arī darbā pēc skolas ļoti stingri piedomāju pie tā. Tas pats arī ar gaismām, ka, pieņemsim, veikalā, kur es strādāju, no rīta vienkārši
tu acis grauž, tā kā tā būtu smiltis sapērts, no tām lampām. Mēs jau tā jau viņas pa nakti pusi slēdzam ārā. Brauc garām priekšnieks, kāpēc veikals tik tumšs, paņem, saslēdz atpakaļ. Un rezultāts ir tāds, ka tev vienkārši ļoti sāp acis, un es vēl pēc tam eju uz skolu. Skola arī tās pašas dienas lampas. Un tad vienkārši, riktīgi pilnīgi sarkans, tā kā vampīram acis dienas beigās vienkārši ir. Tā kā, piemēram, atnāk pirmajā kursā, viņam vienalga, kamēr meistars neredz, viņš tur paņem un stumj. Bez kaut kādas klucīšas stumjamā un neizmanto tos aizsvarus. Es, piemēram, tagad, cik es varu, ja mans aizsvaru, protams, traucēs, varbūt tās tā, neizmantošu, bet visās iespējamos gadījumos, kad var, es viņu izmantoju. Reāli neliela naudiņa arī nopelnīta strādājot vasarā par auklīti, bet tas arī bija pie paziņām, pie kaimiņiem precīzāk un arī bez darba līguma, bez nekādiem aizsargu līdzekļiem pret bērniem un tā tālāk. Man ir galvenais, lai es varu apvienot ar skolu un lai es saņemu tur naudu un lai ir puslīdz normāli darba apstākļi. Bet par drošību es varu pateikt godīgi, es ļoti minimāli esmu izdomājusies. Dot tos darba apģērbus, viņam tika iedots cimds. Tas cimds ir 3 reizes lielāks par tā bērna roku. Tur jebkuram aizķersies, arī ja pieaugušajiem viņš būs lielāks, viņš aizķersies. Tas cimds aiz tā mehānisma. Un, protams, skatīties, kā tagad secinu, daudzos jau uzņēmumos arī nav to aizsardzības priekšmetu priekšā, kas ir jāizliek, lai būtu tā darba drošība efektīgāka. Ja bērni vecumā no 13 līdz 15 gadiem, jeb arī pusauģi vecumā līdz 18 gadiem iesaistās darbā kādā uzņēmumā, tad vecāku pienākums ir nevis vienkārši viņiem tā atļaut, bet vecāku pienākums un tiesības ir iepazīties ar tiem darba apstākļiem un darba vides riskiem, kas pusauģiem tādā darbā būs paredzēti. Un tas ir būtiski svarīgi. Esot tepat Ogrē, izmantojām iespēju paciemoties pie profesionālās skolas kaimiņiem Ogres meža tehnikuma jauniešiem. Zināms, ka meža apsaimniekošanas un izstrādes darbi ir saistīti ar specifisku zināšanu un iemaņu apguvi, kas ciešā rokā iet ar pareizas darba instruktāžas un darba drošības jautājumiem. Ko par savu pirmo darba pieredzi saka Ogres puiši. Paralēli kursā viens skolnieks prakses laikā vienā dienā 3 reizes biksēs ieķēra ar zāģi, bet bija drošības bikses un nekas nenotika. Es arī iezaģēju kājā, kad ne traki vienkārši aizķēru bikses. Arī tā steiga bija tāda neaizdomīga kustība, lai aizsargā tā, ka nejūt tikai tāds sitiens nenāc pa kāju. Zāģis apstājās. Es atceros, strādāju Stalažās un tur darbs notiek ļoti lielā augstumā. Kad atnāk strādāt jauni cilvēki, viņi pie liela augstuma nav pieraduši. Tur vajag kādu mēnesi, kad tu jau esi pieredzis un tev galīgi vairs nav bailes. Bet no otras puses tev tās bailes vajag saglabāt. Ja tev tās bailes nebūs, tas palielina to risku, ka tu vari nokrist. Mācīt jau var jebkuru cilvēku, ka drošība tā, viņš jau nespratīs, kamēr pats nekļūdīsies. Tad viņš tikai sapratīs, priekšām tā drošība īsti ir vajadzīga tā. Jā, cilvēki jau ir tādi, ka visu laiku viņi domā, ar mani jau tas nenotiks, es jau, ko tā man tur, bet, tas līdz laikam ir. To pats pieredzēs es, un tad sāku domāt tikai. Savu pirmo koku nogāzu uz otru pusi. Viņš bija ļoti liels, un viņš ar visu to svaru, visu augumu un visiem zariem, kas viņam ir augšā, bija uz otru pusi. Izdarīja tos zaģējumus, un bija varbūt mazas nianses, tās mazas kļūdiņas, ka es tos ķīlīšus neiesitu tik dziļi, cik vajag, varbūt tā nogāzās uz otru pusi. Bet tā kā zāģēm, to koku tad arī ir jābūt drošam. Tu zāģēs tāds nedroši, tev tās rokas arī varbūt tāds drebelīgāks. Ir jābūt pārliecinātam par sevi, jo tāda liela koku gāšana, tas ir tomēr atbildīgi. Tas man liks padomāt, atcerēties. Ir jākļūdās, lai nekļūdītos vēlreiz.
Darba devējiem ir jādara daudz vairāk, lai pasargātu gados jaunus darbiniekus, bet jauniešiem ir vairāk jāapzinās darba drošības un veselības aizsardzības jautājumi, uzsākot darba gaitas. Mēs nevaram darba drošību un veselības aizsardzību sākt mācīt jauniešiem brīdī, kad viņi jau ir faktiski sākuši strādāt. Mums viņi ir jāuzrunā jau agrāk, kamēr viņi vēl ir skolas solā. Pats jau vien es biju vainīgs tur. Neviens jau man to roku tur nebāza pie tā zāļa. Strādājot ar datoru, displeju, ar mugurkaula problēmas un redzes problēmas. Tas pats arī kopētājs. Viņam no tām gaismām nāk tas pulverīt. Ir tāds īpatnējs aromāts no viņiem nāk, tas starojums. Tā ir jāuzmanās. Nevar tur visu dienu stāvēt pie tā kopētājiem, tik kopēt visu laiku. Profesijas ziņā mēs tur strādājām celtniecībā, bet, piemēram, darba drošība, es neuzskatu, ka tur ir augstākā līmenī kā pie mums. Es pat uzskatītu, ka mums ir augstāks līmenis darba drošībai nekā Vācijā mēs bijām. Sanāca tā, ka trauku mazgātāji viņai pusseja, roka vienkārši tvaikos riktīgi vienkārši apdega. Tas ir tīk smags apdegums, tev attiecīgi ar palīdzību izsauca. Bet par to arī mums toreiz īstenībā neko pat neteica, ka tur vajag iet malā. Un tāpēc šitā gadījumā tad tu tur to mašīnu bišķi pārtaisīja, tur tādus bortiņus uztaisīja, lai nesanāk uži, ka tev viss iet virsū. Bet ir bijis arī, ka apdedzinātais pat arī esmu bieži apdedzinājusies pie plītēm, pie visa pārējā. Arī ar tvaikiem ir gadījies, bet tā pats, ka ir pašas vaina, neuzmanība. Man pat patiktos, ka es kā mamma varu iet tādā kā iziet ekskursiju pirms tam, parādīt, lūdzu, jūsu bērns strādās tur, darīs to un to, viņam būs tādi darbi. Un man tas patiktu kā mammai. Ja es redzētu, ko mans bērns un viss, un viņš sāk strādāt, iepazīties ar to darba vietu. Mēs apmēram zinām. Proftehniskās skolas skolēni zina, jo viņiem māca kopā ar vidusskolas, viņiem māca amatu, viņiem māca darba drošību. Tad neteikšu, kad apjautājot tagad 8. 9. klases skolēni, ka viņi zina, kur viņi drīkst iet strādāt un kur viņi nedrīkst iet strādāt. Un es domāju arī daudzās 11. klasēs. Un tad jau 11-gadīgs jaunietis jūtas pieaudzis, es varu. Un ja viņam iedot tādu, pieņemsim, darbu, kas vairāk būtu piemērots pieaugušiem, tas taču ceļ viņa pašapziņu. Līdz man iedeva tādu darbu. Man uzticēja. Pats galvenais un pats primārais, kas būtu jāievēro, tas ir, kad ir obligāti jāslēdz rakstveida darba līgums. Jo izējot no šī nosacījuma, tātad ir arī visi pārējie nosacījumi, kas skars viņa turpmākās darba tiesiskās attiecības. Tātad tikai un viennozīmīgi ir noslēdzams rakstveida darba līgums. Tas ir pirmais. Otrais, kas būtu jāievēro šiem pusaudžiem, tātad šajā darba līgumā nevar būt noteikts pārbaudas laiks. Likums aizliedz tātad pusaudžiem noteikt pārbaudas laiku, kas ir aizliegums. Nākamais nosacījums, ka šie pusauģi var būt nodarbināti tikai 7 stundas dienā un attiecīgi 35 stundas nedēļā. Gadījumā, ja pusaudzis, teiksim, turpina savu izglītību, tātad iegūst vispārējo vidējo izglītību, tad šis darba laiks, šīs 7 stundas ir skaitāmas kopā ar mācībās pavadīto laiku. Un